bring the madness. Sveicināti visiem GRM Latvijas TV skatītājiem. Vakar streamā bija jautājums, kā tu lietas modus spēlē, nu un kur kačā. Principā tad arī uz šo jautājumu mēs arī atbildēsim šajā te video. Tātad, modus jūs varat atrast visur, teiksim, rakstiet vienkārši Google ETS2 mods. Un lūk, kur viņi ir. Daudz un dažādi, daudz dažādas lapas piedāvā taisnīgi modus priekš ETS2. Jūs varat atvērt viņus vaļā, tātad linkus, redz, ko ir pāris modi. Es principā vairāk vai mazāk kačāju no promodiem, tātad lūk, kur viņi ir. Un tātad, ja jūs reģistrējušies esat promodos, akonts jums uztaisīt, viss ir kārtībā, tad visam vienkārši jūs ejat uz download, izvēlaties savu valodu, uzspiediet OK, uzspiedīsiet šeit, click to generate the def file, tātad definīcijas def file jāģenerē. Jūs viņu novilksiet, viņš būs kaut kur saglabāts, kur jūs download ir. To failu jūs ieliksiet ETS2 modu folderītī, parādīšu jums vēlāk, kur tas atrodas. Un tālāk jūs iesiet uz soli 2. Nu, tātad reko ar izvēle ir, kas ir gatavais jau par maksu, un tu varat arī vilkt pa vienam vienkārši lejā un likt visu kopā. Arī par velti. Tādā veidā. Tā tas notiek ar promodiem. Es viņus jau novilcis, tātad lūk, kur man viņi arī ir. Tātad varam vaļā, folderīti, redzat. Iezīmēsiet, modus varat readme iezīmēt, varat neiezīmēt, tas ir pilnīgi vienalga. Es ļoti atvainojos, bišķi nogurs pēc darba. Tālāk ekstratosiet viņu, tātad jūsu dokuments Aerotrack Simulator 2 mods. Jūs to izdarīsiet, es to esmu izdarījis. Un principā tā visam jāizskatās beigās ir šādi. Jūsu mod folderītis. Pilns ar modiem. Tālūk. Nu ko, paldies, ka jūs skatījāties. Ja jums patīk tas, kas jums te notikās šobrīd, ko es jums te iemācīju, spiediet laiku. Jā, protams, ja neesat abonējies kanālu, varat abonēt arī šo kanālu. Nu ko, tiksimies tad jau streamā. Visu labu! Čau, čau!